Ah, lekcija. Pēc lekcijas radot lekciju ir tāda fantastiska sajūta būt kopā ar skolotājiem, uzzināt viņu problēmas un tos izaicinājumus, jo jebkurā gadā un arī, kad mainās laiki, tās problēmas paliek vienas, kā ieinteresēt, kā gūt savus spēkus, kā neizdegt, kā nesabaidīties. Un tā atbilde ir fokusēties uz sevi un to gaismu, kas tev ir, un tālāk radīt. Man patiesi gods bija Ventspilī kopā ar skolotājiem iedegt šo gaismiņu. Man patikās tas teikums nomainīt. Tāpēc arī istabā jaunas idejas rast, jo ja tam bērnam nav interesi vai viņam ir dusmas, un mēs ļoti, ļoti satraucamies par to, ka mēs nespēsim kaut ko paveikt, mēs spēsim viņu iedvesmot, viņš kādreiz paņems to, ko šajā brīdī liekas mēs uzspiežam, un viņš neņem, viņš vēl nav gatavs. Tev ir jāļauj tam bērnam attīstīties savā laikā, bet ko tu vari darīt, iedvesmoties, izgaismot savu dzīvi, atcerēties, ka dusmas, aizvainojums nav tas, kam tev ir jābūt iekšēji, tev ir jāattīstās, tev ir jādodās ar idejām, radošām idejām, un tehnoloģijas, man patīk to teikt, tā ir monēta ar divām pusēm, kuru jāiemācās rīkoties atbildīgi. Tāpēc tik izaicinoši ir šo lekciju vadīt. Patiesībā tas ir paradoks, kā realitāte dualisms dzīvē, ka mums ir jābūt ar vienu kāju dabā un ar otru kāju tehnoloģijās, ko mūsdienas prasa, un iedvesmoties un spēt izbaudīt šīs abas monētas puses un tajā visā attīstīties un ar mīlestību pret sevi, dot gaismu un ar mīlestību tālāk arī iziet un dot viņu tālāk, iedvesmot, izgaismot to mūsu ceļu un darboties viņā. Lai radoši, tiekamies jau nākamajā radot lekciju, kur iespējams kopā ar tevi radīsim kopā jaunas idejas. Paldies, Ventspilī! Paldies, ka mēs atkal tikāmies. Tas ir maģiski, tas ir tiešām šeit maģiski būt. Un uz tikšanos!